Tā, sākšu video, tīrīšu lielo līdaku. Video ir domāts man pašam un maniem draugiem. Pārējie var neskatīties. Jums nebūs interesanti un tas nebūs priekš jums. Tā. Izlejamais ališs. Jā, šorīt rokas trīcēja ļoti ilgi. Aizbraucu uz copi. Šogad bija tikai vienu līdaku dabūjis. 700 gramu un 50 centimetri uz dzīvo zivtiņu pirms nedēļas. Tā bija pirmā līdaka šogad. Bija daudzreiz ņemts, tā kā sagrauzt. Man patīk uz dzīvo, man nepatīk uz tiem bleķiem. Uz bleķiem negrib kaut kā tās līdakas. Līdakai man patīk uz dzīvo zivtiņu. Tu var dabūt paralēli makšķerēt raudu. Sagatavoju nāžus, bļodas. Viss ir uzasināts. Tā. Parādīšu to galveno. Un izstāstīšu, kā tas viss notika. Kad aizbrauc makšķerēt un nezinu, kā to līdaku mājās dabūt, jo viņi nelien mugursomā. Viņa mugursomā ieiet tikai līdz pusei. Kā tu viņu var atvest? Labi, man bija tas lielais nopirkt tieši jaunu makšķerēšanas, to lielo putlāru cieto. Makšķers izņēma ārā, tai putlārī to lielo līdaku pa visu to putlāri. Un makšķers ap plēvu man bija līdz pieskačot pie tā, un tā visu plecā. Tādu smagu, riktīgi smags ir tā līdaka, smaga. Un ar moci mājā. Tas tik bija piedzīvojums. Esmu skatījies visādas copas raidījumus, kur velk no laivām, spinningo, visādas līdakas tur velk. Bet, ja man tur būtu bijusi kamera ar šito statīvu, tur būtu bijuši tādi skati. Viņi izlēc no ūdens ārā pilnībā augstu no tādu būkšķu iegāzās atpakaļ. Un tā 2 reizes. Un man bija jauna stipra auku, tieši uzlikt, galīgi jauna. Ūdens rozes pļāva, tā kā trosi. Es domāju, ka es viņu nedabūšu. Makšķera arī bija jauna, tāda cieta, izturīga. Man likās, ka viņa salūzis. Es vilku, tur bija zāles, tur bija nenormālās ūdens lēpenes, man bija jāvelk. Es nevaru viņa, kas sāka vilkt. Spola bija stingri piegriezta un visu to rāva ārā dziedādama gāja. Un tāda arī tās 2 reizes man riktīgs skrējienas taisīja. Uzlikšu tūlīt augšā. Dabūju lielo celtniecības vānu. Kaut kur jāieliek bija bišķi ūdeni, lai neapžūst, ja grūti tīrīt. Un tagad pats galvenais. Es vispār tagad joprojām nevaru aptvert, kā es viņu dabūju ārā. Ja jūs zināt, cik tās lielās līdakas ir spēcīgas, viņi iet pa ūdeni tā kā krokodili. Ā. Tā viena roku ir. Tas ir. Vat šitā ir līdaka. Tas ir pīzķets, kā viņa ārdījas. Es brīnos, kā es viņu vispār izvilku. Tas ir monstrs. Un tagad dabūs viņu tīrīt. Un galvu es laikam taisīšu. Vai jāņem? Ok, tad. Tā kā redzējāt, es nediršu. Viss ir taisnīgi. Otrā līdaka šogad. Es esmu vēl šokā. Es atceros, kā es viņu mocīju ārā. Es domāju, neizvilkšu jau laikam. Bija tā doma. Laikam nedabūšu pārāk spēcīgs. Es domāju, kaut kas jau tur trūks. Aukla trūks vai zālēs drīzāk sapīsies un viss būs pēc ūdens lēpenēs, ka ies. Es domāju, centos tikai raut augšā, nedabūt viņai iet lejā tāpat jau. Uzliku jaunu auklu 3D tādu raiba. Man teica, ka līdaks viņu neredzot to auklu.
Vakar tieši uzliktu auklu. Lūdzu. Tad es viņu pats neredzu to auklu vienīgais. Arī dabā viņa saplūst ar zāli. Nevar arī atpiņķerēt, jo pats arī viņu neredzi. Viņa tāda baigi saplūst ar dabu. 0,4 auklu. Iztur kaut kādu 11 kg. Tagad jāsāk domāt, ka jāpērk būs laikam dārgo pīto. Jo tā monofīlajām laikam. Galvenais neuztaisīt kļūdu. Neļauj viņai pagriezties visā garumā akal pēc ezera, kā pagājušreiz man pārplēs auklu. Un tad viņi dabūna ieskrieties. Tādi ir ļoti slikti. Tad tu viņu noturēt vairs nevar. Centos visu laiku nedabūt to galvu, nedabūt uz ezera pusi. Labi, ka tur bija sēklītis. Es varēju šitā vienkārši vilku ārā, atkāpties un vilku. Vienkārši šitā vilku ārā aiz makšķers nauklis. Man uztverā tīkliņa nav. Un tikko bija jau uz sēkli galva, metos virsū sakām. Pavadiņi un vēl āķis ir iekšā mutē. Smuki divi. Un man neņēma, jo man bija liels trīsžuburis, ko es nopirku. Un liku mazo trīsžuburīti. Uzreiz paņēma. Tās lielo trīsžuburi viņas negrib kaut kā ņemt, viņi jūt. Lielās vispār ir gudras, viņas jūt visu. Tā kā jā. Celis tulīt ārā, te vēl raudiņas. Ak, Dievs, kas man. Es vēl brīnos, kā es viņu dabūju. Ūdens lēpenes, meldri. No tāda aizauguša. Vienkārši nereāli tas bija. Labi, ka viss bija jauns. Aukla pilnīgi jauna. Pavadiņa garā, mīkstā. Gara pavadiņa, vai šitī gara. Kā 30 cm pavada mīkstā, foršā. Nelētā. Sist nost es viņu negribēju, jo tad es sabojātu to galvu. Ja atceļ būs augšā, šitiem būs tā ķidāšana. Pasūjies, kas pa? Oj! Vienā rokā ikoji. Opā! Jāgriež pušu rīkli sākumā, jāgriež ost galvu. Ne, jāķidā. Eku pavada vēl iekšā garā, gar pavadiņu. Jau mezgls ir pavadiņai. Aha. Trakoja. Tā spaiņas, kur rokas nomazgāt. Vēlreiz jāparāda, kamēr vēl nav nozvīņota. Kamēr vēl nav nozvīņota, labāk vēlreiz. Nezini, kā paņemt pat. Ak, drausmas. Bet tas ir monstrs. Bet tas tik ir monstrs. Šitas nav monstrs. Šitas apēdīs jebko. Šitādi izvilkt, tas ir vārprāts vienkārši. Viņam tāds spēks, viņš kā iet pa to ūdeni. Liekas, ka te auklas galā tevi suns piesiets, kurš tā iet, tad tu nevar noturēt viņu. Tev viss tu šķīst vienkārši. Wow! Tā, jāuzloka būs rokas. Un jāsāk būs tīrīt tā zivs. Jā, nu. Laikam nefilmēšu visu to tīrīšanas procesu. Pārāk garš video. Galvu uztaisīšu, kā kādreiz taisīju jaunībā. Kilogramu sāli. Pēc tam saulē izžāvēšu, uztaisīšu tādu. Lai paliek pa piemiņu. Jo tādas trofejas zivis reizēm gadās vienreiz mūžā, citam arī negadās. Zini, ir cilvēki, kas izvilkuši piecinieci vienreiz dzīvē. Es nerunāju par tiem bandītiem, kas braukā pa ezera, tiem visiem dārgajiem elektronikām. Viņus tās līdakas vienkārši ar kamerām vienkārši izvālē ārā. Pa laivām visām šitiem te aparātiem. Tā vairs nav copa. Tas ir pizģetis, tā nav copa. Copa ir, ka tu iemet pludiņu, sēdi
un tu redz, ka puldiņš pazūd, piecērt, un tu nezini, kas tur ir. Nevis ar kamerām braukā, un tu redzi jau visu. Un tu redzi visu tās lielās līdakas salas. Nakli. Tādas, nu kaut ko tādu, nu, darīt. Tā vairs nav makšķerēšana. Tas ir, nu, lopisms. Es domāju, ka to vajadzētu aizliegt. Tur pazūd viss prieks makšķerēt. Tu nezini, kas tev būs. Es nezinu, es domāju, līdaciņi. Būt priecīgs par kilo līdaciņu. Pusotru būtu ideāli. Ārprāts, kur tā aste tāda rasna jau ir. Tā mugura ir tāda, nu. Nu, es nezinu. Nu, nav man tāda līdaka nekad. Man ir bijuši dzīvē 2-3 kilogramu līdakas jaunībā kaut kur. Nu, nav trāpījuši. Ir aizgājuši, šitāds ir aizgājuši, ierāvuši man ūdenī. Sarāvušas auklu, visu kaut ko, bet šoreiz bija. Pavadiņa bija ļoti, man patīk tās garās pavadas, tās mīkstās. Es nezinu, ko es pirku. Salmā veikalā pirku. Un auklu jaunā 0,4. Pievākas ūdens zālēs. Nav ko darīt ūdens zālēs. Ja tev jārauj visām ūdens zālēm tā līdaka cauri, nu, tur nevar savādāk. Nu. Tā kā vēlreiz parādīšu to līdaku un tīrīšu, nefilmēšu to visu, jo būs ļoti ilgi, kamēr es viņu te notīrīšu. Paskatīšos, kas vēderā. Jā. Tā kā jā. Jā, nu tas ir cepta līdaka. 3 dienas varēs cept. Jā. Nu, vēlreiz parādīšu šito monstru. O, šis tas ir monstrs. Paskaties, kas viņam kas par īkli ir. Šitam te. Tu paskaties. Krapot šitādu. Viņa ezerā, kad tu pieķerās tādu, viņa trakot tā, kas tu viņu nevar novaldīt. O, šitas ir monstrs. Nu ko, jātīri būs. Oi. Citi laiž vaļā. Priekš kam tu makšēji laid vaļā zivis. Prieka pēc. Tā kā mednieks prieka pēc pašauja atstāja tur. Neuzskatu, tas ir galīgi nepareizi, to vajadzētu aizliegt ar likumu. Noķer zivi, vienu līdaku un brauc mājās. Un tev pietiek tā līdaka. Tev nevajag 2, 3, 4, 5. Tev pietiek ar vienu līdaku. Šoreiz man ir tāda. Un es jūtos ļoti priecīgs. Tā tad video jābeidz.